Čau! Atbildu uz jautājumu aplikācijām. Kādēļ Facebook grupā vairs nav pieejams pēdējā mēneša live ieraksts? Tēma par ēšanu, par nedēļā iegūtā rezultātu zaudēšanu pāris dienās ir ļoti aktuāli. Atbildot uz šo pirmo daļu, Facebook grupā live ieraksts vajadzētu būt, ka tas ir pieejams 30 dienas. Tāda arī Facebook pats to ņem ārā, izdzēš. Tur mēs nevaram daudz neko darīt. Tāpēc, ja tajās 30 dienās vai tajā pašā laivā nav noskatīts, tad mēs varam vienkārši atgriezties pie tās tēmas caur jautājumiem, ja jūs tos uzdodat. Un šeit ir jautājums par to, ka man bieži tas ir saistīts ar emocionālo ēšanu un minētajiem kādiem svētkiem, viesībām, kad atļaujos ko vairāk. Tiešām tas ir apburtais aplis, ievēroju visus principus, bet pēc laika, reizēm mēnešu un pat 2, pāris dienās visu atgūstu. Nevar atgūties un līdz ar to zūd motivācija, spēki sāk no jauna. Arī jautājumā minētais par sāta sajūtu ir aktuāli, jo gatavojot atbilstoši ēšanas principiem, ievērojot porciju lielumu, iekļaujot daudz dārziņu ēdienreizē, nevienmēr ir ilgstoša sāta sajūta. Ja ilgstoši nav sāti, tad agrāk vai vēlāk gribas fast food tipa ēdienus ar daudz taukvielām. Tātad šajā jautājumā es sadzirdu jojo diētu, kas attiecīgi iespējams ir, ka kaut kādu brītiņu es cenšos pilnvērtīgāk ēst, tad atkal ēdu, iespējams atļauju vairāk tās atkāpes, tad atkal pilnvērtīgi, un tad liekas, ka arī tas svars tā kā lēkā turp atpakaļ. Tas, ko es ļoti gribētu ierosināt, izmantot 80-20% dzīvesveidu, kur 80% tu ēd dārziņus, olbaltumvielas, labos taukus, ogļhidrātus, un tad 20% tad ir tās kaut kādas atkāpes. Varbūt neveidot to ikdienu tādu, ka brīvdienās vai kaut kādos svētkos, tad tāda ir tā atkāpe salauzt to apburto loku, un pirmdienā tad iespējams apēt kaut ko tādu, ko tad tu ēstu tajā atkāpē. Paskaties, kas ir tie junk food un fast food. Produkti iespējams, tad numur 2 lieta, iespējams, tu tos vari aizstāt ar kaut ko veselīgāku un izlaust tam ķermenim arī to apli uz to, ka tā lieta, ar ko tu it kā noraujies, ir vai tad ir frī kartupeļi, tu saki ar vairāk tur taukvielām vai, teiksim, čipsi vai kas tam līdzīgs, kuros laikos tu to ēd un kāpēc. Salauz to apli, aizstājot ar veselīgāku versiju, ja, kas ir, teiksim, veselīgie našķi. Mums šeit no aplikācijas vai kolosāls veids, kā aizstāt našķus dažādus, ir kombinācija vājpiena biezpiens, bezpiedevu jogurts un, teiksim, melenes, banāns un rieksti. Ja tev liekas, ne, piena produkti tas nav gluži mans, ja, tad skaties, iespējams, tās tiešām ir kaut kādas, tā varbūt arī uzkodu versija, varbūt omlete ar dārziņiem. Ja, tas, kas teica, ka omleti jād no rīta. Ja liekas, pats kaut ko gribās tā kā ēst, vienmēr skaties uz olbaltumvielām. Iespējams, nav šī sāta sajūta, dārziņi ir kolosāli, tos mums vajag, bet sāta sajūta veidojas lielākoties no olbaltumvielām. Ja tu apēdīsi manis minēto omleti vai šo biezpienā bezpiedevu jogurtu un augļu un riekstu versiju, vajadzētu būt, ka tā sāta sajūta turās ilgāk un nevajadzētu būt, ka ķert visu laiku tas bats. Tādas pilnvērtīgas 2 līdz 3 lielās maltītes dienā iekļaujot un papildinot ar olbaltumvielām bāzētu uzkodu ilgtermiņā. Un ilgtermiņā es teiktu, minimums 3 nedēļas pieturieties pie šāda principa, vajadzētu būt, ka tas aplis iziet. Vēl tu minēji arī par emocionālo ēšanu. Redz, tas tavs ķermenis ir pieredze, ka tajā brīdī, kad ir kaut kāda rūpe, raize vai bēdas, tad ēdiens ir tas, kas palīdz un izveidojas šis laimes hormons. Arī šeit, kā izjaukt šo emocionālās ēšanas apli, ir sekot pēc principa notiek kāds šis trigeris. Tev ir jāsaprot, kas ir tas trigeris, ja, vai tas trigeris ir, darbā kaut kas notiek, strīds ar vīru, bērniem, vai, kaut kāds pašvērtējuma lietas vai kaut kas neizdodās. Attiecīgi, kas ir tas trigeris, kāds cilvēks, draugs, ģimenes loceklis vienalga, un tu saproti, ok, es tagad ēdīšu. Šo triggeru var atrast, pierakstot 3 līdz 7 dienas savu ēšanu šo grafiku, un kurā brīdī tu apēd to lietu, kas liekas ir tas tavs mierinājums. Tātad, kā tas aplis darbojās, triggeris, ēdu, pārdzīvoju par to, ka atkal ēdu, apņemos nekad vairs tā nedarīšu, noraujos, un atkal sākās triggeris, ēšanās šī noraušanās, bieži var būt, ka tas triggeris atkal ēda, un tāds ir tas aplis. Kā to salauzt? Tas, ko darīt? Tu tajā brīdī, kad tu saproti, kur ir triggeris, man ir jāsaprot, solis pirms tam, kas mani nomierina. Vai tās ir, man ir jāpas izelpas,
vai es izēju pastaigā, vai es paklausos mūziku, vai es izstiepjos, vai es pasēžu 3 minūtes padzeru ūdeni. Kas ir tas, vai es pierakstu savā kladē, tajā brīdī, kad mēs uzliekam širādu te, es tikai nedomāšu par to problēmu un vienkārši ļaujam situācijai kontrolēt mūs, mēs ēdam, ja? Vai ēšana, smēķēšana, alkohols, tās ir tās lietas, ar kurām mēs cenšamies, mēs tā kā uzliekam plāksteri, jā, būs labi, bet ilgtermiņā nebūs labi. Tev ir jāskatās tieši acīs tai patiesībai un jāapskatās, kas mani trigero. Un vai tu vari novērst šo trigeri. Iespējams, tas ir kāds tūs cilvēks vai, es nezinu, ģimenes loceklis, draugs, kurš kaut ko tev pasaka un tev liekas, varbūt ir iespējams saruna, šādas neērtās sarunas, ja, kuras arī es mācu savam dēlam, un tā ir neērta saruna. Tev nepatika, ka sadusmojās par to, ka visi Lego cilvēciņi ir ar plastelīnu, bet tev ir jāizrunā šī lieta ar tēti, ja, un jāpasaka, un viņš negrib, labāk ir, viss mēs par to nerunājam, ja, plastelīns ir miskastē. Mums ir jāizrunā, ka pēc plastelīns ir miskastē, jo visas mēbeles tiek sacūkotas, vienkārši izrunājam, kāpēc tā situācija tāda bija. Ja, liekas, ko tur daudz runāt, tā, tu jūties dusmīgs, viņš jutās dusmīgs, jūs izrunājāt to situāciju, kā mēs novērsīsim uz priekšu, lai tā nebūtu. Ir sarunas, kuras ir neērtas arī bērnam un pieaugušam vēl jo vairāk, ja mēs mācāmies tās neērtās sajūtas, sarunas, tad mēs atļaujam, tā kā atveram vaļā vietu savām emocijām un sajūtām. Iespējams, tev liekas, ka tu nedrīksti būt dusmīgs vai tu nedrīksti būt bēdīgs. Tu drīksti visas šīs emocijas just, tev tikai ir jāapzinās un apzināti jāsaprot, vai tās emocijas kontrolē tevi un kādā veidā tu vari palīdzēt savam fiziskajam ķermenim nomierināties, tomēr arī tās sajūtas un to mentālo pasauli neatstāt. Jā, par to jau runā tikai tur nezinu, kas tur, ja? Par to mums visiem ir jārunā. Prāts un ķermenis, viņi ir savstarpēji saistīti. Ja, tātad atrod to triggeri, skaties, kā tu vari novērst citādā veidā nekā ar uzkodām. Uzkodas aizstāja veselīgāku versiju un bāzē savu sēdienreizes, lai tur obligāti būtu olbaltumvielas, jo tās dod sāta sajūtu. Un atceries, ka tev ir vajadzīgi pilnvērtīgas maltītes, tomēr, ja tev būs 80-20% dzīves stils ikdienā, neskatoties 5 dienas turos, pēc tam svētkos noraujos, tad arī tas ķermenis neieies kaut kādās tādā taciņā, ja, kura tad viņu arī triggerē un veicina to, ka tas svars arī ir tāds staigājošs. Ja, jo tad, ja tu pielāgojies kaut kādam ilgstošam kaloriju daudzumam, vai ne, un nav man tagad to taukvielām bagāto produktu, tad, kad tu to sapēti, tas ķermenis var viņus arī paņemt un noglabāt. Tāpēc izjauc pilnībā to apburto loku un vienkārši paskaties daudz mierīgāks to situāciju. 80-20% es apēdu, kad es gribu kaut ko, vienalga ko, ja, un neskatos un nedomāju par to, bet nākamajā reizē vienkārši atgriežos pie pilnvērtīgas maltītes. Un galvenais, izslēdzam vainas sajūtu no sava uztura, tāpēc, ka vainas sajūta nav pievienota nevienā produktā. Lai tev izdodas, raksti šeit jautājumos vai Facebook grupā, kā tev veicās, kā ir gājis, un atceries, soli pa solim ir labākais ātrums, kā tikt uz priekšu.